Jā, mazliet te pastaigāšos. Ciet. Šī māja, piemēram, problēmas. Nekāds labs pagurs. Ja? Te viņš ir visi cieti. Slēģi pazūd, viņi jau nesen bija. Nebišķi kaut kas ir pielabots, bet tas tā. Jā. Durvis. Kaut kā cilvēki centies, bet, nu, tas tā. Stāsts pa grūsnām mājām. Ja? Ja būtu cements, te ir, kad ir malkas sapūšas un sāk spiest. Kaļķis ir daudz plastiskāks, redzam to visu. Ejam tālāk. Te arī tas pats. Ja? Redzat formas. Ja? Vienkārši būs bēdīgi. Ja tas ir karkas, te mums putu mafija. Ja? Nu, te ir vēl labāk. Te arī ir cieti. Pagrabiņš, nu, te ir. Redzam, ja? Būtu kaut kāds ciets materiāls, te jau sen būtu katastrofa. Tas ir koka karkas nams. Strādnieku nams. Jā, vecs, skaists nams. Bet tur ir tā uzturēšanas vaina. Te viss ir unikāls. Brandmūrīts, jā. Tas koks ir atdalījies. Brandmūrīts ir bēdīgs. Jā, kur ir vēl normāli. Un te ir tālāk. Jā. Vizgi kaut ko tur runā. Tā ir veikala krāsiņa, nu tas nekas. Viņā ir jau atdalījusies. Jā, te ir celtniecās pabijs. Ko viņš prot? Neko. Katastrofa, jā. Skaists nams, bet skatāmies, kas tur vēl saglabājas vecais svinu kabeli. Copmaņi. Ir skaisti ēnkuri vēl. Milzīgi skaisti, jā. Slēģiem. Un te ir šedevrs. Skaists šedevrs. Un blakus ļoti skaists durvis. Tas prasās vienkārši uzprišanāt, nu tur tālāk ir. Jā, eļas mafija pa sienām, tur neiesim. Nu tā ir. Te jau ir virsū saucamā cementa žļurga un vienīgie slēģi, kas vēl saglabājušies. Te ir kaut kas darīts, bet tas jau ir izbalējis uz koka. Tas ir labi. Un te moderna būdēla. Bitīt matos. Suņi arī rei. Nu, vismaz tie ir. Nu, šeit jau izstās labi attīrīts, bet sūdi vagā cokolam mums ir priekšā katastrofa. Un jau pats pa sevi jau ir uzpūties, viss ir no mitruma. Būs labi. Jā. Tāds skaists mums te broģis. Nu. Ir taču skaists.
Protams, jābūt visreiztais. Un te viens šedevrs. Ļoti foršs. Jā. Pašvaldības īpašums. Jā. Tāpēc visu var nolaist. Jā. Skaisti. Nu labi, uz bleķo šīfers uzmaukt. Jums drīz aizies. Tā. Jā. Piepacelt, sataisīt. Un pat ir vecie pūstie stikli. Jā. Nu, redz. Tā ir. Kur ir šedevrs? Un tas ir pašvaldības īpašums. Un visiem pie kājas. Mājas tas ļoti veca. Kā? Un ko mēs te esam ieplānojuši? MG arhitekti. Daudz dzīvokļu ēkas jaunbūve. Tas ir parastu kasti. Šeit iecelt. Un tad ir kārtējais šedevrs. Veca skaistā ēka. Brandmūrīts un izpildījums. Te viens ir izpildījies. Jo būšot silti. Sūdi tur būs silti. Viss ir deformējis. Un apakšā. Nē, te vēl nav fļurķiks, vienkārši kaut kāda hidroizolācijas masa. Nu, te ir putu mafija pabijusi. Jā, jau. Te ir. Viņam ir ļoti liels spiediens bijis. Bet ēka skaista. Nekur tur pat augšā ir tāds ļoti skaists, nezinu, karogam visticamāk. Un D un K burti. Redzat, tāds vecs. Ļoti skaists. Bet, nu, māja ir tikusi eksploatēta vājprātā. Jā. Visur, protams, putas sapūstas. Bez tām jau nevar, jā. Ar vārdu, lai būtu silti it kā. Bet koks no brandmūrīša tā lēnām sāk dzīvot savu dzīvi. Te vēl nesen viens bijis. Skatāmies. Koka ēka skaista, ļoti skaista. Ko mēs redzam? Bleķi piešās un neko citu nav pratis. Jā. Jau galvā ir tukšums. Un šis ir privāti īpašums. Bet jūs paskatās, kas pa šedevru. Nu, šis ir pats pa sevi šedevrs. Aizsist ciet, jā, logu. Tur mēs pat putu plāksnes varam redzēt. Stirola. Bet paskatās, kas pa koku izpildījumu. Jā. Ka šito varētu attīrīt. Kas tas pa šedevru būtu. Jā. Jā. Nu. Ir tā, ka pa Āgenskalnu pavazājās. Mēs varam ļoti skaistas ēkas redzēt. Jā. Paskatās. Te kaut ko mēģinājis, kaut ko. Jā. Protams, ir vēsturiskais slānis ir uzaudzis. Te mēs varam redzēt, jā, pamata daļu, kas ir ar ķieģeļiem. Apakšā ir dolomīts. No dolomīta mūrēts, visticamāk 60 centimetri. Jā, bet koka daļas ir superīgas. Un pohjer te visi. Tepat vecais bleķīts ir aizsargājis. Saucamā pilēna kante bijusi. Šeit ir vecā špahtele. Jā, tas ir parasts krīts ar linēļu. Jā, ir bijis telefons pat. Okupācijas laikā. Nu tā, ir ļoti interesanti. Te ir skaists nams, bet apakšā, kā mēs redzam, ir baki hujaki.
un katru to saucamo ķieģeļu formu, ja, veco mēs redzam. Šitas ir tāds čigāna gotika, ja. Bet te visi super. Ja. Un tad mums iznākam pie stradiņiem. Tagad mēs apmetīsim līkumiņu un iesim pa nākamo ieliņu. Te ir ar akrilātu nokrāsots un redzam, viss jau ir pleķos un sēnē. Ja. Tā nav minerāla krāsa. To, ko viņi tur stāsta, tas ir visi fufals. Ja. Katastrofa. Un te ir stradiņi, redzam, vecie korpusi skaistie. Tur ir apmetums nokritis, ja, viss kārtībā, ko vajadzētu savest kārtībā, bet viņi jau to neprot. Te ir viena vecā korpusa, kas ir jau ar veikalu. Un redzam, viss ir aļģē un sēni. To, ka ir jāuztur, to neviens nezina. Apkārt mūsu piecienītais baks un žļurgas, ja, kas paši sadalījušās, to var redzēt. Tā ir. Tur nav ko cepties. Tur ir jāprasa projekta autoriem to. Jā, te slēpjās aiz OSB žoga, kas ir jau sadalījies, ja. Slēpjās viens skaists namiņš koka, superīgs, ja, bet, šitas ir vašu laika izpildījums, ja, tāds vārteļ mazai garāžai. Jā. Šito te nesen uzcēla, uzblieza te, un te ļoti plāntījās ar šo šedevru. Pastīsimies vēl, skatāmies, skaisti visi, asties visus, ķitīti visi, tikai vajadzēja uzturēt. Ķitīti, jā, ir līstis arī. Jā, un te ir tas šedevrs. Vēsturiskais pinoteks jau ir savu parādījis, visi kārtībā. Un te vēl akrilāts turās. Jā, tas ir akrilāts, bet, sēna arī ir. Lai ir, te ir mitrums uzreiz, jo tur ir, šitas ir pakotais nams. Un mitrumam jātiek ārā. Normāli. Labāk viņu ieslēgt. Tas ir fakts, jā. Nākamais nams. Ļoti skaists. Ļoti skaists. Te, ko mēs redzam šedevru, ja? Pape. Viķu pape. Vēsturiskie logi. Ļoti skaisti. Ir kāds skaists šiltī. Jā. Mūrīts. Un te ir centies izpildījumu veikt. Katastrofa. Jā, namēls foršs. Tikai nedrīkst laist klāt nekādus celtniekus. Un kāpēc viņš tādā stāvoklī ir pašvaldības īpašums. Superīgākās durvis, jā, protams, slieksnis. Jā, te ir Latvenergo, kā viņus tur sauc izpildījums, ka viņi ir pie kājas. Kam tā māja ir, mēs drīkstam viņu bojāt. Tā tas ir. Arī, kuri te ir nākuši vadi, jo mēs augšā redzam keramiskās sēnītes, jā. Izolātori, jā. Jā, skaists. Skaists, ko vajadzētu tikai uzturēt. Jā. Bet mums tāda jēdziena neeksistē.
Viens skaists namels, kas ir nopakots. Jā, tas ir koka nams. Она говорит, серьезно больше? Un vaki hujaki. Te ir super tokols, jā. Un, jā. Nu tā, lai ātrāk nopūst viss. Tur iekšā ir tukšs. Tā var redzēt. Celtnieki jau savilkuši profils. CD, UD un viss būs super, jā. Ko mēs redzam? Mēs jau redzam, kā aizbrauc, labi, neteikšu, jau 1000 plais uz Baka Hujaka, jā. Nu, tā ir katastrofa vienkārši. Bet tā pie mums ir. Ejam tālāk. Skaists nams. Jā. Gaisa nav, jā, tur logu, vai ne? Toties prati šādu uztaisīt, ja? Finieris. Viss ir bumbās. Un te ir elektriķa draugs bijis. Jā. Te viens skaists koka namels. Jā. Kaut kāda nezināma masa. Es ticu maksāts. Tas jau sāk atbalīties. Te ir vecās eļas krāsas, jā, kaut vienreiz nav motīrīta, tik gāsta virsū. Pirmsākotnējā krāsa, tāda sūna zaļa. 170. Skaisti, jā, bet, nu šitas ir jauns, jo tāds vecos dēļas neprot uztaisīt, nu tad ir no, kā saka, no mandarīnu kastēm piesist. Un, protams, tas ir pašvaldības īpašums. Te viens ir izpaudies ar mauzolēju, lai ir vēl viens skaists ēka. Nu, šitāda ir dīvaini. Te kaut kas nav saprotams, kas tas vispār ir. Kaut kāda fachwerka imitācija pa virsu, jā. Kaut kāds kusteņi, 1, 2, 3, 4. Tur kusteņi ar baku, tur ir kā nopietni. Vēl vien vecs namiņš skaists. Jā. Vēsturiskie logi, viss ir kārtībā. Vēsturiskā pape. Un šeit ir brīnums. Te ir ar dzels tādām stieplēm nostiepts. Bet viņi ir izdēdējusi un jā, šis ir privāti īpašums. Pat logus mazgā. Jā, putu mafija nesnauž. Te ir kaut kas darīts. Nav saprotams, jo apakšā noteikti arī logi bijuši. Nu tā. Te ir vēl viens super skaists namiņš, kas tikai būtu tur šūvas jāsakot un vispārējais, jā, bet tur ir jau ir izpaudušies. Nākamais vēl superīgāks, kā es redzēju, kā ar vēsturisko akrilu un baku. Jā. Zieda, jā, ja tuvāk es varētu pievilkt to šedevru, kā viņi te ar imitāciju nodarbojās. Dzeņi bez knābe, jā, nu jau ir atdalījies. Bet šitā ziemas, jo viņi te pagājuši rudenī ņēmās. Nu, tur ir katastrofa. Pat bleķi nodirsuši. Nu, te ir mūsu vīnogā. Nu, lai ir tāda mums viņi ir. Nu, augšā ir atdalījusies super duper viss lakas. Tas ir normāli. Viss, paldies par uzmanību.